Čau visiem! Pagājušā sērijā jūs redzējāt, kā mēs, es un Mārtiņš braucām ar Nissan Mini rallijā. Šī sērijā jūs redzēsiet, kā mēs viņiem gatavojāmies, tā kā flashbacks bišķiņa. Un kādus upgrades mēs viņam veicām un ko mēs izdarījām, lai viņš būtu konkurētspējīgs. Un jautājums tāds, kā jums liekas, kurš no uzlabojumiem pēc drifta setapa bija svarīgākais, lai brauktu Mini rallijā? Vismaz šī posmā. Leaving comments. Sveiki! Ko, gatavojamies Mini rallijam. Te jau sākās dizainiņš. Viss kaut kādas uzlīmītas. Te ir jaunie piloti, pieņemu, kad A komanda. Tad šeit mēģinam atdzīvināt vecas coilovers. Diezgan veiksmīgi. HSD. Diezgan veiksmīgi izdodas šobrīd, par laimi. Paldies Dievam. Jo, ja skatās šādi, tad man liekas, ka būs auzas, bet nav tik traki. Šeit, kur suportiņi priekšā arī pārlasīti. Šeit ir laikam S14 supporti, ja es pareizi saprotu. Tādi kā ir šeit. Tos arī liksim priekšā, lai kārtīgi var apstāties. Te arī atnākusi vesela kaudze ar labumiem. Kas tik te nav? Tension rodi man šķiet priekšā, kaut kā tā. Tad ir kārbais pilveni, reduktoram bukses, motors pilveni, ko jūs atceraties, ka tas motors ļoti traki kratījās. Tāpēc būs jauni poliuretāna. Te ir aizmugurē savirzēja ķēgas sagāzumam, savērsumam. Vēl jāpaspēj nomainīt kārba, jo viņa krakšķi diezgan traki. 1. līdz 3. ātrums ir smagi, tad pamēģināsim atrast labāko no visām. Pašam tev būs jābrauc, Robi, pašam tev būs jābrauc. Tā kā paliek kārba, šitie visi loriņi jāsaliek. Un tad jau... Brauksim rallijā! Tad Brauksim rallijā! Tā, čau. Long time no see. Ir cepur ir. Tā tad, jā, Henrijs jau sāka Nissan taisīt rallijā, mēs braukšu rallijā. Tas ir labi. Skan lieli. Brauksim Mini rallijā, jo lielajā vēl neļauj. Vai man vajag braukt lielajā, arī nezinu, bet sāksim ar šo piedzīvojumu. Un Nissanu Henrijs gatavo. Te jau viss kaut kas ir, jau bremzes, motorpaduškas, amortizatori. Ko atradām plauktā, to pieskrūvēsim. Šos nopirkām. Ķēgas legālas, rallija legālas, apskates legālas. Vajag, lai aizmugurē var iztaisnot to, mazliet dabūt gripu vairāk klāt. Veci Nissanistu triki, zinām, kas jādara. Nedaram nepareizi. Bet Henrijs šodien tikko izbrauca notestēt kārbu. Kārba. Kārba nav. Pirmie 3 robi ir tā, ka tu malu un ceri. Parādi kā? Kārtīgi, malu un ceri. Malu un ceri. Jā. Ko, Henrij, Henrijam bija teksts par Nissanu? Viņš ir vispār bembists kaut kādā ziņā. Jā, žēl šo atzīt, bet laikam tomēr Nissanā ir kaut kas. Tas S13, viņš... Es pat nevaru noraksturot, kā viņš vadās, kā viņš braucās. Tā kā tu iekārt, tad tu sēdi mākonī. Vienkārši plūsti pa gaisu. Precīzāk lūdzu, bet ļoti precīzi tu plūsti pa gaisu, jā? Jā. Ar spoļiem, ar visu. Mēs beidzot saprotam atkal. Mēs arī bijām uz to BMW pārgājuši, bet kaut kā back to the roots, jā? Jā, Nissans ir vieglāks, viņš vieglāk brauc, viņam nav priekšā 6-podas maks motors pirmām kārtām, kas jau ir ļoti daudz, viņš jau ir vieglāks. Jā, salīdzinot ar kaut kādu, piemēram, to pašu E36, E46, viņš ir krietni tāds paredzamāks. Labi, viņš laikam ir arī mazāks bišķīt, varētu būt, kad ir īsāk. Varbūt, jā, starp riteņiem viņš tā kā ir 30 īstenībā ir, bet viņš ir uz Miatas pusi, Miata jau vēl būtu trakāks kartings. Viņš ir jaudīgāks kartings par Miatu.
Jā. Jābrauc rallijā. Juhu. Cerams, ka ies labi. Tā kā tā. Let's go, būvējam rallija Nissanu pagaidām. Nu, viņš arī būs driftam Valdim, man rallijam. Nu, drīzāk Valdim driftam un man vienreiz rallijam. Nu, pagaidām viņš izstāst tāpat kā izskatījies ir, bet Nissans ir zemāks jau tagad rekāds drūks nekāds. Mums jāņem būs iespējams nost lūpa, jo viņi būs pa zemu savādāk manam ralliju experienceam. Rekur ķegas, KSD, rekur monopro, tu tieslēksim, ne monopro ir dualteki. Nu tieši vakie laikam, bet tas nekas. Neiet netik ilgi, nu, bet viņi uzkarst ķipa. Ko dari, Henri? Nu, te ir nedaudz sūdā. Kā saka, vecas skrūves. Aizgriezās. Dara savu, jā. Nu, nekas. Nu, rekur viena regulējuma ķega, rekur augšējā regulējuma ķega. Jā. Tā viss skrūvējās, kustās. Tur vēl ir Nordic loki, jā? Jā. Ļoti skaisti. Jā, nu, tā kā piekari virsū, taisam augstumu. Korneru veitosim, protams, lai izsveramies, gaidīsim manu pilotu, nu, manu stūrbadu. Tas man būs blakām, stāstīs ceļu, mums vajag vienādi izsvarējumu uz visiem 4 riteņiem, lai vienāds kross svars. Labi, muļķības, neko tādu nedarīsim. Neko, mēs galvenais dabūt tik, cik augstu gribam. Un cits rieps. Šīs iespējams nebūs īpaši konkurētspējīgs, teiksim tā. Bet viņas labi kūpēja Valdim. Nu, cik nu labi pišķiņi kūpēja, nebija gierīgs normāls. Tātad bremzes bam 300-330 mm, neatceros, un biezāks krietni nekā oriģinālais. Man nav oriģinālais, rekur oriģinālais. Jā. Diezgan liels difference. Šeit tāds teeny-weeny kompakt disks. Šeit viss kvalitīvi pārrupts. Jo šie nāk loģiski uz 5x14. Jā, liekam kopā. Varēsim stāties. Valdis ir ieradies, bet tas pagaid. Ir tā, ja es braukšu rallijā, un tur cilvēki nezina mašīnas. Viņi visi BMW brauc un evolūcijā. Subaru vēl tur ir. Kas vēl brauc rallijā? Audi. Nu, vot. Un tā kā viņi ieraudzīt šito domāt Ferrari, nē, viņi mums vajag tāpēc emblēmu pielīmēt. Viņi domās ir Corvette. Corvette. Jā. Tu galvenais atbrauc atpakaļ arī ar viņu. Es viņu uz augstvērtīgu divpusēju lentu pielīmēju. Ja tā ir tā pati lente, kas ir 240... Nē, tā ir. Es jau parādīju Halam, ka Rikus klusi kaut ko dara. Viņš jau viss viņam, tā ir viņa mašīnas. Viņa salauzt. Viņa ir labi, visi zin, tas ir Nissans. Bija viena laba. To es nedevu. Nedodies kā. Tā, domāju, ko teikt. Šodien ir vēl 2 dienas līdz rallija testiem. Ārā pavasaris, ļoti skaisti. Henrijs ir nomainījis, uzlicis piekari. Meklējam augstumu kādā viņu sasēdināt. Lai nav par zemu, lai nav par augstu. Par zemu, lai nav tā, kad sitās pret zemi un road centrs nav sabojāts. Par augstu, lai Henrijam liekas normāli, ka nav kaut kāds džips. Un tad mēs te velkam to sēgu katrs uz savu pusi. Viens te brauc lēni. Viens grib braukt ātri. Un, jā, nu... Es atceros, kad mēs paspolu likās, ka baigi izpūtēs kratās, tagad atradām iemeslu. Nu, protams, jau zinājām. Paduška bija veikta. Jāturās kopā un vēl jābūt pa vidu, ja? Nu vispār salūza. Nu, Valdis te driftē ar šitādu. Otra arī? Ja otra vēl kopā turās, tāpēc, kad, nu, tāpēc vēl motors ir iekšā. Nu, te jau ir ieinstalēts aftermarket. Šitām būs, kā saka, uzreiz nekādi lieki responsa zudumi nepaliks. Es teiktu, jau 5 zirgu spēki nāk klāt. Atsaucība noteikti, rekur skaisti turbīnu var redzēt, rekur smukas sarkans buksīt un arī kārbai šitādas pašas. Tā kā kārbas oriģināli arī noteikti. No, viņi tik ātri nemirst. Bet nu, noteikti būs patīkamāk braukt reizkār feel. Nu, tā mēs tur tādus kritiskos upgradeus veicam. Šeit ir coiloveri. Kā saka, meklējam milisekundes. Roteros. Labi. Šodien ceram aizdzīt līdz savirzei.
Labrīt visiem. Diena līdz rallijam, kā saka. Nu, līdz rītā testi. Un vakarā tur viss tehniskā un kas. Protams, pēdējā lieta, kas jādara, ir jātaisa savirzi. Nu, mums vēl ir lietas, ko darīt. Flanči nedara uz bremzēm un tādas visā riteņi nedara paredzētie uz... Bet, kur es esmu? Es esmu atbraucis uz savirzi. Vienīgo manā skatījumā vietu Latvijā, kur var uzregulēt droši savirzi. Un tur ir saviržu meistars Ainārs, kurš mums visu mūžu, manu mūžu, kurš braucu mašīnā un regulē man savirzi. Es esmu vienīgais mīnus, ka viņš ir dreiliņos. Šeit. Un tas ir tālu no Mārupas, un vienmēr ir čakars atvest mašīnu, palikt te vai nepalikt, gaidīt, un tas nav tā, kā mēs tur bemļiem bišķi pagrozam pie mājām un viss mierīgi. Bet, ja tev ir reizkārs vai Nissans, kuram ir sarežģīts savirzi un kur aizmugurē, nu, normālā parastā savirzi, es negribu teikt, ka visos tā ir, bet, nu, parasti problēmas ar Nissan savirzi, jo viņi ir bišķi... Es nezinu, savādāk. Nē, nu viņi nav savādāk, vienkārši citas bišķi uzbūvis un sarežģītāk mazliet ir, un tad tur perfektu dabūt viņu. Bet labā ziņa ir tā, kad mēs te braucam, tu zini, ka šis čals tev uztaisa maksimumu to, ko var no tavas mašīnas, un piedzen un pievīlēja vai kaut ko, vai nu, izspiež to, kas ir maksimumi, pasaka, kaut kas galīgi nav, un to nevar, un vai nomaini kaut ko, un tur būs labi. Nevis kaut kur citur, mēs tur nevaram dabūt, visi brauc prom, nevar šitā braukt, un, nu, mēs jau esam reiseri. Līdz ar to, jā, es 8 no rīta šeit, dreiliņos. Un šie paši kungi kādreiz brauc rallijā ar vecu Corolu, noteikti vēl ar kaut ko, viņi zina, kas ir. Bet, nu, te viss Latvijas autosporta ziets brauc, man liekas, regulēt savirzi no tiem, ko es pazīstu. Kas kaut ko par to saprot un zina. Tā kā, ja tu esi atbrauc šeit, tu esi drošās rokās. Braucam iekšā, laiks ir 8:00, mazliet rekopāts meistars. Te ir slavenais savirzes stends. Te viņš liek svāru bumbas iekšā, lai izsvarot mašīnu, tev var tā kā ar driveri. Visu var izdarīt. Jā, it's important. Tev nestāv riteņi tur, kur vajag, tad tu nebrauc, cik ātri var. Un Nissans mums ir uz stenda. Nu, viņš nav taisnīgs. Bet, nu, šis kungs mums uztaisīs, cik taisni var. Neliels updates pēc stundas 20 laikam apmēram regulēšanas. Ir tā, ka Nissans nedaudz šķīps bija. Pacēlām vienu stūri gaisā priekšā un dabujām kamberu labu priekšai. Aizmugurē sanāk kambers vismaz vienā pusē, laikam jau abās. Ir ar visām regulējuma ķegām nevar dabūt to, ko mēs gribam. Mēs gribam bišķi mazāku, sanāk mazliet lielāku, sanāk vairāk tāds autošosejas stiliņš aizmugurē iegāst pie riteņa. Bet, nu, 2 puses ir. Gribējām 2. Bet labi, ka Nissanam var visu kaut ko paregulēt uz visām pusēm šobrīd, un te jau mēs tiekam pie kaut kāda saprotamiem lielumiem. Kāsteri vēl nezinām, jo bija šķīps tas purns viens, tagad saregulēs visu savirzi, gan priekšā, gan aizmugurē, gan kambers priekšā jau ir normāls 2 puses. Tas nozīmē, ka drīz jau būs gatavs. Tātad vēlreiz. Savirzi uztaisīja 2 stundas vēlāk. Nu, cita mašīna reāli pēc, nu, tas jau bija gaidāms. Mēs viņu īsti, nu, mājās, kamēr mainījām ķegas, uzlikām koilus, netaisījām tikai tā, lai var aizbraukt līdz savirzē, bet, nu, tagad tiešām ir diena pret nakti. Un viņš ir daudz asāks, daudz labāk stūrējās, more predictive. Bišķi savādāk sajūta, nu, jāpierod. Es nebiju braucis ar Nissanu. Ir tā sajūta, ka tev purns garāks ir, nu, nekā BMW. Un tu sēdi vairāk tā kā uz aizmugurējās asas, un tas purns tev tā kā ātrāk jāiestūrē. Uzliksim īstās riepsakos, braukšu rallijā. Tur vēl dažus sīkumus uztaisīsim, kā piemēram jānostiprina ugunsdzēšamais, tur aptieciņi 3 stūri un kaut kāds vēl tur instruments, ko mēs
jābraukā vakarā vai kur, nu tā, lai pierod vairāk pie tās mašīnas. Nu, ko viņi dara, cik ātri griežās iekšā, cik ātri reaģē uz stūri, visādi tādi. Nu, vēl interesanti lieta, pārtrūks stūras pastiprinātājs X, nezinu, kāpēc. Bet pastiprinātājs smuk griežās, redzēsim, uzliksim vēl citu. Paņemsim rezervē, paņemsim instruments, lai mēs viņu varētu nomainīt, ja nu kas, bet... Un arī otru siksnu. Mums būs first tight kits līdzi, mazais zipiņš mašīnā un kaut kas arī bišķiņ līdzi tehničkā. Ceram jau, protams, neko baigi nesalaust un nemainīt un neremontēt, bet nu tāds mums te arī mazas problēmiņas, bet viss risināms, viss ir labi. Jāpierod vairāk pie tās mašīnas bišķiņ, lai viņa tā kā ir mana, no, sajūta, kad zina, ko viņa darīs. Lai var ātrāk adaptēties ātrākai braukšanai, jo arī pārbraukājot vienkārši pa ielu, tu jau, varbūt sastrēgumā stāvot, neko tas nedod, bet ja tu pabrauc mazliet kaut kādus līkumus, kaut kur vismaz kaut kā, tad var kaut kādu piešauties bišķiņu vairāk pie bremzes gāzes, sajūga, nu visu iespējamā pārsvarā stūrēšanai. Tā kā tā, braucam mājās no savirzes, forši, kad uztais profesionāls un būs labi. See you!